Brīvība. Sieviešu dzimtas 4. deklinācijas lietvārds. Mūsuprāt, brīvība ir darbības vārds. Šīs ir raidieraksts formā par to, ko nozīmē uzvilkt NBS formas tērpu, kļūt par zemesargu un papildu visam citam cieši saistīt savu dzīvi ar valsts aizsardzību. Raidierakstu veido vecākie zemesargi Mārtiņš Sprāvņiks, Mārtiņš Vecvanaks un Ritvars Vulis. Čau, Mārtiņ! Čau, Ritvar! Sveicināti arī klausītāji. Šodien mums studijā ir Ritvars, jo otrs Mārtiņš pēc garām mācībām atdod savu parādu ģimenei, un kamēr viņš pārlādēja aptveri, tikmēr Ritvars viņu piesaks. Tieši tā. Un mums ir ļoti īpašs viesis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns. Īpašs gods mūsu programmā uzņemt šādu viesi. Sveicināti! Jā, labdien! Man ir liels prieks būt šeit kopā ar zemesargiem. Fantastiski. Es varbūt uzreiz ar tādu atklāšu sarunu ar tādu tēzi, domzīmu, joku. Ir tāds teiciens, ka drosme ir zināt, ka tas, ko tu grasies darīt, tev var ļoti dārgi maksāt, bet tu to dari tik un tā. Un muļķības definīcija ir ļoti līdzīga, un tieši tāpēc dzīve ir ļoti grūta, bet ja šajā valstī ir kāds amats, kura pienākumos kaut kādā ziņā ietilpst, pienākums, tā varētu teikt, būt profesionāli drosmīgam, tad tas ir NBS komandiera amats. Un attiecīgi pirmais varbūt tāds filozofiskais jautājums jums, kā cilvēkam, kurš ir izgājis cauri burtiski visiem Nacionālo bruņoto spēku vadības līmeņiem, redzējis visu ins and outs un redzējis gan labās, gan sliktās lietas. Kā jūs sev, tā teikt, palīdzat uzturēt šo drosmes gēnu kaut kādā veidā? Kas ir jūsu veiksmes atslēga šajā gadījumā? Sadzirdēju divus tādus raksturlielumus varbūt cilvēkos, vai ne? Drosme un muļķība. Ja, lēmumus pieņemot, man liekas, neviens, ne otrs īsti nebija tad, kad man bija par šo jāizlemj. Es uz to neskatījos uz amatu, kā vai man ir pietiekama drosme un vajadzīgi būs drosme. Tam līdzīgi. Pa muļķību tad varbūt pēc tam būtu jādomā, jo no tāda aspekta es nebiju skatījies, jo lai arī man ir krūze uz galvu ikdienā, kur ir rakstīts kaut kur no kolēģiem dāvināt par to, ka neuztraucies, paliek vecāks un vienkārši nevis vairākas, bet lielākas muļķības darījuši vai kaut kas tam līdzīgi bija. Bet šeit vairāk bija pa atbildību. Amatu uzņemoties bija tā mana izpratne un tas vērtējums sliekšanās jā, nē, vai tik daudz jau nebija pa nē, ko tu kā karavīrs vari pateikt nē. Bet sapratni par to, kas nāk līdzi, tā atbildība. Un nekurā brīdī kaut kā es nepadomāju par to, ka tam ir kaut kāds drosmes elements iekšā pamats. Un tagad, mēģinot atbildot uz šo, man liekas, ka drosme vairāk ir jebkurā amatā, karavīra amatā. Arī jūsu, man liekas, bija drosme pieņemt lēmumu kļūt par zemesargu daļu no bruņotajiem spēkiem. Man liekas, ka patiesībā tā drosme, kas ir karavīros, kuri tos uzdevumus, kurus man ir liela atbildība uzdot un sagatavot, tā ir tā drosme, kas ir vajadzīga, nevis tikai daudz šajā amatā. Tāpēc, kā ar to tikt galā, tad ir drīzāk, es domāju par to vienmēr, kas man palīdz tikt galā vai vienkārši pienākās tikt galā ar to, ka es zinu, ko tas nozīmē mūsu valstī. Tā atbildība, kas ir man uzticēta, tas nav tikai tā, prieka pēc atbildība. Tas ir ar lielu nopietnību un īpaši pagājušu nedēļu, man liekas, pieminot kārtējo mūsu tomēr tumšo lapus. Daudz mums, diemžēl, tādas 14. jūnija, kas arī mums bruņotiem spēkiem, virsniekiem ir tomēr sāpīga diena. Un tad, man liekas, tā ir kārtējā reize pārliecināties, kāds tad ir tas pienākums un atbildība, ko izpildīt mums visiem kopīgi vajag. Bet tas, ko mēs novērojam zemesardzē brīžiem, ir tas, ka cilvēki pievienojās ar tādu augstu emociju, pievienojās, iziet pamatapmācību, turpina mācīties, un tad kaut kādu gadu laikā tas apmeklējums krīt, un kā tad noturēt to līmeni, ka tie nosacītie veterāni, kas varbūt ir veterāns 3 gadu veci, nav īsti veterāns, bet ka viņš tomēr turpina uzturēt šo te emociju un atbildību. No zemesardzē, kamēr es tur biju amatā, tas bija viens no manām galvas sāpēm, vai drīzāk tas, kas man nelika mieru pilnīgi gulēt, jo īpaši 22. gads, ko pats pieredzēju, esot atpakaļ zemesardzē, tāda arī bija man sajūta. Liela daļa tomēr pievienojās ar kaut kādu dusmu iekšā, ar naidu par to, ka redz.
Un tas bija tās galvenās domas, kā to naidu pārvērst tomēr kaut kādā savādākā apņēmībā, kas ir patstāvīga noturība. Un daudz, kur es, man liekas, arī minēju, jā, jūs iestājāties, man liekas, Zvērestos vai kur, ka daļa no jums noteikti ir ar kaut kādu dusmu, naidu par to, ko Krievija tagad dara Ukrainā, brutāli tur karojot. Un mūsu pienākums, un tur jau tad es skatījos tajā brīdī uz tiem instruktoriem, kas tur apkārt jau esošie zemesargi. Pienākums to naidu pārvērst savādāk, iedēstīt to sapratni, kā tā pašā drosmē, ko tikko runāju, bet drīzāk jau apņēmībā. Apņēmībā ar to saprast, ka arī naids kaut kurā brīdī ir jāpastum malā. Tas nav efekts, kā mēs savu spēku rodam naidā, bet drīzāk īstenībā apņēmībās. Jā, un citi varbūt ar bailēm par kaut ko, bailēm par savu ģimeni. To arī pārvērst savādāk. To pārvērst savādāk par to, ka tu ej ar savu mīlestību pret ģimeni, nevis baidoties par viņu. Jo tas tad nepazūd, manuprāt. Un tas ir tas galvenais, ko mums jāveido tālāk. Apņēmība, mīlestība. Jo naids, bailes, mēs sadusmojamies, jebkurš viens uz otru, mājās, citreiz uz bērniem, vecākiem, sabļaujam, tas pāriet un viss. Un tas ir labi. Šajā uzdevumā tāpēc mēs nevaram balstīt savu gatavību, kaujas spēju, savu uzdevumu izpildi uz bailēm drosmi, jo tam ir jāpāriet. Bet, lai tas paliktu, tad ir šis uzdevums. Kā to izdarīt? Dažādi veidi. Es ticu, katram komandierim cits. Man tā vīzija bija, tad tiešām ar labu attieksmi vienam pret otru, cieņpilnu attieksmi, pret jūsu izvēlēto rīcību, savas atbildes, atbildot, ko jūs gribētu darīt valsts labā, piedāvājot vienmēr evoluējošu apmācību uz priekšu, attīstību kaut kādu, kur skaidrs, ka visu laiku mēs nevaram mainīt katru gadu jaunas sistēmas, iedot jaunus ieročus, bet šobrīd ir tā iespēja, ka mums ir pamats attīstīties, bet saprotot jau domājot uz priekšu pēc pāris gadiem, kad skaidrs, mēs būsim ar to, ko mēs esam attīstījuši un kas tad mēs nevarēsim pievilināt katru jaunas mācības ar kaut ko jaunu, kā ekipējuma ziņā. Un trešais virziens, protams, arī dienesta apstākļi, vairāk jau profesionālā dienesta, tagad arī valsts aizsardzības dienesta karavīriem, bet nav viegli izpildīt, bet arī zemesargiem, es domāju, jūs noteikti man varat labāk pateikt. Jums jau 3. bataljonam vieglāk, bet kā citiem, kā atpakaļ atgriežoties no tā smagā poligona, pirms jūs dodaties uz mājām, forši tomēr ir ieiet labā kazarmā, dušā, vēl kaut kur nodot ieroci kādā nopietnā labā telpā, kur tu viņu vari sagatavot, iztīrīt, nevis kādā tumšā mitrā. Mēs atgriezāmies. Diemžēl ir daudzos bataljonos, kur mēs to neesam panākuši un nodrošinājuši šo aspektu. Un atkal jau jālūdz vienmēr atkal pagaidīt, jo prioritātes ir citas, bet meklējam risinājumus, kā lai aizietu pakaļ tomēr arī šiem solījumiem un to izpildītu. Kā bija Irbenē, starp citu? Irbenē bija mitri un putekļaini. Tas ir tas, kas jums tur vajadzīgs, bet atgriežoties atpakaļ, saku, pirms jūs aiziet mājās, atkal jau to nogurumu, to varbūt dusmu, kaut kādu aizvainojumu vai atkal citas emocijas atstāt kazarmās, lai jūs mājās atkal varat aiziet tādiem, kā jums aiziet. Kāds jūs tur parasti esat? Tāds, kāds mūs tur sagaida, jā. Irbenē bija ļoti interesanti no visām mācībām. Man personīgi tās bija droši vien, ka visgrūtākās, bet visinteresantākās. Un tā kā 2 stundas pēc tam, kad mēs atgriezāmies bāzē, es būtu gatavs braukt vēlreiz uz tām mācībām. Tikai tāpēc vien, ka tur jau parādījās, bija iespēlēti daudz tādi elementi, par kuriem daudzi runā. Tur droni un tā tālāk un tā joprojām. Un tas viss to kara lauku padara pavisam savādāku. Bet jūs jau mazliet pieskārāties arī valsts aizsardzības dienestam un arī zemesargiem. Viens tāds jautājums, kas mūs diezgan, man personīgi arī diezgan lielā mērā interesē, ir gan zemesarga, gan valsts aizsardzības dienesta šo te karavīru fiziskā forma kaut kādā ziņā un veselība kopumā. Jo kaut kur nesen izskanēja zelta frāze, ka nav nekas smagāks par vieglo kājnieku. Un to var just, ejot liels maršs. Mūsu gadījumā Irbenē mūsu nodaļā bija viens profesionāla dienesta kareivs, kas bija pieteicies vadā, nodienējis vadā 5 mēnešus un pēc tam pārgājis uz profesionālu dienestu. Protams, ka tādā vecumā ir mazliet savādāk. Tur, paskatoties uz svaru zāli, jau aug muskuļi 20 gadu vecumā. Teiksim, mūsu vecumā tas ir mazliet grūtāk. Bet ir šie fiziskie normatīvi.
Bet pagaidām nav bijusi tāda sajūta, ka NBS kaut kā baigi turēt rūpi par to, domāt kaut kāds 5-10 gadus uz priekšu, kā veicināt un stiprināt to karavīru zemesargu fizisko sagatavotību. Jo šobrīd arī tā sporta zinātne ir gājusi ļoti krietni uz priekšu, un ja tur pielikt kaut kādu nelielu efortu, neliels pūles, droši vien, ka varētu novērst lielu daļu no kaut kādām mikrotraumām un tā tālāk un tā joprojām. Jautājums, vai kaut kas tāds vispār apvienotā štāba līmenī, kaut kādas idejas tur figurē, par to tiek domāts vai kā? Mums ir atsevišķi sporta, protams, nodaļa, kad būtu vairāk jādomā pat ne tik daudz štābā, bet mācību vadības pavēlniecībā, kuri par to atbild. Te ir divas daļas. Viens ir par to mūsu jaunatnes vai mūsu cilvēku gatavību un to kopējo. Tur es teiktu, ka ir kopumā kā valstīs būtu daudz priecīgāks, ka arī valsts aizsardzības dienesta karavīri atnākt jau sagatavotāki un nevis tikai uz mūsu pleciem gulstās viņus, kā jūs minējāt, pāris mēnešos sagatavot. Nav jau tā, ka tas baigi mainījās pēdējo gadu laikā. Es pats sevi atceroties 30 gadus atpakaļ, stājoties akadēmijā, lai arī kā ar sportu bija diezgan nostu, bet kaut kā vidusskola parasti mazāk tev uzspiež, tomēr vajag, ka kāds tev atgādina par to darīt. Tāpēc bija tā, ka kaut kādā vismaz skriešanā bija tā, ka tie rezultāti bija tā uz beigām apmierinoši, varētu teikt. Jā. Bet jau pēc 4 mēnešiem, tad, kad tev ir nodarbības nedēļā pāris reizes ikrīta rītarosme, te jau bija gandrīz uz to izcilu rezultātu, un sacensībās var startēt jau kaut kur. Tad tagad ir drusku tomēr mainījies. Es arī ar tādu pašu domu teicu, man nevajag pirmajā mēnesī, kad atnāk no skolas, saprotu, ir dažādi. Tas vada karavīrs, mēs izdarīsim savu darbu. Mums ir instruktori, mēs mācam, nav tā, ka mēs to nedomājam, skatāmies un ir. Tāpēc saku gan šī joma, kur arī kursu speciālisti sporta instruktoriem, kur mēs gatavojam, lai vienībās būtu ar zināšanām balstīts, nevis vienkārši kaut kur redzēju YouTube vai kaut kā, vingrosim šitā, darīsim šitā, vai vienkārši skrien un pumpējies. Nē, bet ar tomēr zinātnisku pieeju, kā labāk uzturēt, kā pareizāk rītarosmes darīt. Bet tas jau tādai kolektīvai apmācībai, vienībās. Bet nav man precīzi statistika, to es palūdzu, lai man sagatavo kaut kad jau es dabūšu, bet vienreiz iepriekš vienu izlaidumu, ko es biju, maza grupa bija, bet tas man bija drusku vilšanās, ka tie tomēr pēc gada 11 mēnešiem neviens nebija uz izcilu sasniedzis rezultātu. Jā, viņi ir prasoši, bet es piekrītu tādam 18-gadīgam pa 11 mēnešiem, ja mēs tomēr viņā liekam iekšā nodarbības, vajadzētu šim organismam palīdzēt sasniegt arī izcilu. Viņi ir prasoši punkti, vai daudzums, bet nebija. Un tāpēc es runāju arī ar šiem atbildīgiem par to, ka tomēr jāpaskatās. Vai nevajag mums pārveidot vēlreiz atkal jau tomēr to iespēju, kādu zināšanas un pieeja, lai mēs tomēr pareizāk dabūtu šos izcilību, labāk tomēr būtu apmācībām. Un tas tomēr ir ar valsts aizsardzības dienestu karavīriem. Bet otrs, ko esmu uzdevusi un domājam par to, ka bez tā, ko mēs tad vienībā kā kolektīva, kur instruktori ir, varētu darīt, un tas tad varētu palīdzēt arī jau zemesargam, bet zemesargs tomēr joprojām paliek brīvprātīgais, un mēs tomēr vairāk to mazo laiku, cik katrs nāk, mēģinam vairāk uz tādu konkrētu militāru iemaņu dot, bet radīt iespējas sev, ja ir apzināšana, ka gribu būt labāks, fiziski noturīgāks, spēcīgāks, radīt iespējas. Sporta zāles mēs veidojam, mums ir Ādažos, jums tur vispār nav pa ko sūdzēties, bet arī reģionos varbūt ne tik daudz, bet iespēja jau var arī sadarboties ar pašvaldībām tam līdzīgi. Daudzas vienības arī ir kaut kāda līguma noslēgt. Bet dabūt varbūt uz nākamo līmeni, ka katrā vienā piesaistīt, tad pie bāzes ir kaut kādi šādi speciālisti, pie kura, ja tu gribi, nevis pats sev veidot, kā tu vingros, bet aiziet konsultēties. Tur ir treneris, tur varbūt ir fizioterapeits. Es teiktu, ka tur ir arī varbūt kāds psihologs, kas varētu palīdzīt, arī kognitīvo, psiholoģisko gatavību, nekautrēties, palūgt, kur, mums psihologi ir vienībās, bet tas ir drusku citu līmeņi. Bet šāds vienas pieturas punkts, kur karavīrs zemesargs tad var aiziet un palūgt palīdzību, konsultāciju. Nesauksim pa palīdzību. Visi tev kautrējās veči, kā jūs noteikti. Taču neiešu prasīt palīdzību. Nevajag īpaši kaut kādām psiholoģiskām vai mentālai noturībai, bet
pakonsultēties, parunāt ar kaut ko tādu. Tāda vīzija man ir. Es uzrunāju dažus, kur to varētu darīt tālākām idejām, kaut kur arī pašpikot varbūt no citām valstīm kaut kur un izveidot tādu kā pieejamu. Ja? Nevis zem asta, ka tas ir kaut kas katram, kur ir, bet pieņemsim pie bāzēm piesaistīt, atvērt. Ja nenāksiet, tad mēs to programmu apturēsim. Bet, ja būs cilvēki, kuri nāks, teiks, jā, es gribu sestdienā nevis iet uz kādu sporta nodarbībām, kur maksā abonementu, bet NBS mēs jums piedāvājam iespēju. Tās varētu būt cīņu veidi, tā varētu varbūt pat arī kaut kādas šaušanas nodarbības. Tas, protams, vienmēr prasa munīciju un tam līdzīgi, kā to aprit tur nodrošināt. Bet es domāju, vismaz tur, kur ir sporta cīņu veidi, kaut kāda dziļā muskultūra visiem, kas būtu vajadzīgi. Un tad pat katrs pats var izvērtēt. Jā, tas būtu ne tikai kā bāzi, sporta zāli jums pieejama, bet tur ir kāds, kuram var. Mēs arī, protams, zinām, ka vienkārši skriet vai cilāt svarus ir viena lieta, un ar 3 dienu somiet pārgājienā ir pilnīgi cita lieta. Jā, pārgājienā. Un tad tur strādā kaut kāda tās spējas, prasmes un sagatavotība ir vajadzīga mazliet savādāk. Tāpēc saku, gan vienībās tie nodarbības, ka tas ne tikai trenē uz šo, tas, kas mums ierakstīts kā karavīriem, zemesargiem, kā vēlamais, bet tik pa laikam jums pārbauda tie 3 vingrinājumi, klasiskie. Es teiktu, ka tie arī ir novecojuši. Iespējams, mums arī tā pārbauda ir priekšlikumi par to, kāda viņi varētu būt savādāk. Tas nav tikai uz atsevišķi, principā tā ir augšdaļa, ko mēs vingrinām, mēs nepārbaudam citas jomas. Un tāpēc skatāmies kaut kā viņi tomēr uztaisīt tādu. Ne jau tas nenozīmē, ka vieglāk. Jā, varbūt tur daži vingrinājumi var izskatīties bullshits, kas tas par fizisko pārbaudījumu, bet īstenībā nemaz tik vienkārši tas varētu nebūt. Bet tas pārbauda vispār tādu visu tavu tādu fizisko gatavību dažādās kategorijās. Pie tā mēs strādājam. Tur gan daudz arī jautājumu ir attiecībā uz vecuma grupām, kā tas tur iet, jo tas nebūtu tik daudz, tā kā tagad tie rādījumi. Tādā vecuma grupā tad tik minūtes vai tik reizes. Tas būtu drusku savādāk, un tad tur vēl ir daži jautājumi. Bet ir idejas, testēsim. Ir jau pirmie testi kaut kur darīt te pašā, man liekas, mehanizētā brigādē, bet ar PD karavīriem. Man personīgi jau kaut kāds krietnes gadus atpakaļ ļoti palīdzējis taisīja kardiovaskulāros stresa testus, lai saprastu vispār, kādas ir tās slodzes, kuras es varu turēt, un kas ir tie thresholdi, pie kuriem es sāku izbeigties. Un vienkārši no tā tas bija tāds ļoti, ļoti nozīmīgs atskaites punkts, no kur tad būvēt tālāk, jo mums jau tā fiziskā sagatavotība ir ļoti atšķirīga arī zemesargiem, jo īpaši jau vecumi ir ļoti atšķirīgi, un dažkārt ir arī kungi, kas ir jau pie 60, bet kas ikdienā skrien pa 5-10 km, un kur ir ļoti labā fiziskā formā, un tāpat laikā ir jaunāki cilvēki, pavisam jauni cilvēki, kur ir diezgan švakā formā. Tā kā tas tā. Bet tas, protams, ir daudz uz komandieru atbildības. Tomēr saprotam, mēs paši jūs taču zinām. Mēs jau arī neuzstājam, ka visiem arī tie, kas ir 60, 50, jābūt ar tādu pašu fizisko gatavību un veikt tos pašus uzdevumus. Un tur taču mēs nākam bataljonos pretīm un komandieru izpratnē, ka ir iespēja sadalīt. Jā, pamatapmācība mums ir diezgan standartizēta un prasības. Vairāk, lai pārliecinātos, jo jūs jau labāk par mani zināt, ka, ja jūs esat vienā nodaļā, tad jūs gribētu paļauties to, ka tas blakus tavs badīs ir tas, kas var paveikt to, ko no viņa sagaida. Tu esi atkarīgs no tā. Bet tai pašā laikā neizslēdzot to, kas nevar tajā brīdī, vai zemesardzē jau ir 20, 30 gadus, ir iespējas ko citu darīt. Jā, tagad tā jaunā kategorija, kas vairāk ir atbalstītāji, tas drusku atkal jau cits drusku virziens, jā, bet arī pat nekļūstot par atbalstītāju, vēl joprojām paliekot apakšvienībās, ir noteikti iespēja komandieri, taču zina, kur mazāk jaudīgi kaut kādu vajag. Bet taisnība par to, ka, diemžēl, vieglais kājnieks paliek ar vien smagāks, ir taisnība, bet ir jāiznes savu pārtiku, jāiznes savu drona bateriju vai tam līdzīgi. Ja jūs nenesīsiet, tad kas nesīs jūsu vietā viņu? Vēl arī Gustavs jāiznes. Gustavs, jā. Ložbers, jā. Gribētos jau atnāk, kādi citi ir uzlikuši, visi ir izrakuši, uzlikuši tavu
lielgabalu vai atnesuši tavu dronu, nolikuši, un jūs tikai ierodaties, atnākat pēc kāda laika un aiziet tālāk, un pārējie jau nokops. Šīs mācības bija tieši interesants ar to, ka mēs tur stiepām līdz 50 kalu, jo tur bija diezgan pietiekami liels gabals arī, ko iet ar kājām, maršā pa mežiem, pa purviem. Un tur burtiski viss bruņojums gāja līdzi, un beigās mēs arī rakām ļoti daudz smilšmaisus, ja nemaldos, pie 5000 bija līdzi paņemti. Un tā kā mēs pavingrojām arī šo. Irbenē tagad būs smilšu festivāls. Smilšu skulptūru festivāls. Skulptūru festivāls. Mēs tur sacēlām kaut kādus no maisēm, bet nācās viņus izbērt. Jā, pēc tam. Jā. Lieliski. Mēs, man liekas, ik pa laikam runājam par to skaitlisko sastāvu bruņoto spēku, un ir izskanējuši dažādi skaitļi. Prezidenta kungs pat minēja 38,000. Un mēs ik pa laikam savā starpā arī šeit runājam par to, ka ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas atrod laiku hobijiem un viskaut kam citam. Un tai pašā laikā LSM aptauja rāda, ka 61% no būtībā kaujaspējīgiem vīriešiem nav pat domājuši par stāties zemesardzē un arī negrasās to apsvērt. Un, tas lielais jautājums ir, kā tad panākt to, ka nevis lielais vairums negrasās, bet lielais vairums grasās. Es teiktu, jau ar 40 būtu procenti, kas nav jau prasīts, ko viņi ir pateikuši atbildi. Bet tas jau būtu liels un arī izaicinošs cipars to visu sagatavot. Statistikas dažādas gadus atpakaļ, kad es skatījos, tad, protams, tur tā būtiskākais jau konkrēts jautājums, kurš gatavs aizstāvēt savu valsti jau ar ieroci rokās, bet arī tas procents, lai arī daudz mazāks, liecina par to, kad īstenībā interese bija lielāka nekā aptuveni 10,000, kur mēs esam šobrīd ar zemesargiem. Tagad bija pāris gadus jau atpakaļ statistika, neesmu salīdzinājis, bet arī līdzīgi sarēķinām. Gan ne tikai vīrieši. Arī sievietes, protams, visi, kas ir 18 līdz 60 gadu vecumā, visi tātad pilsoņi aptuveni to parēķināt pret to procentu. Es saprotu, ka īstenībā cilvēki ir pateikuši, ka viņi gribētu. Problēma, ka nav. Nenāk. Ja? Saņēmās 22. gadā, 23. Tagad tā kā turpinās, tomēr ir lielāka tā interese, bet nav jau tā, ka mēs esam sasnieguši savus mērķus. Nav jau gluži arī tā, ka mēs viņus nesasniegtu. Es jau daudz kur intervijās teicu, arī vēl zemesardzes komandieru amatā, ka pašmērķis nav viss uzņemt un dabūt to ciparu. 12,000 ir apstiprinātais cipars, un tas arī paliek mērķis, neskatoties to, ka mēs rēķinam par to, ka vajadzētu vairāk nekā 31,000, pie tā es to pieskāršos, bet zemesardzē mēs ejam uzstādīts arī ilgākā termiņā, tas pats 12,000 zemesargu mērķis, tātad 2,000 vēl kur augt, bet saku, ja tikai man būtu pienākums un es gribētu atskaitīties, kā varbūt Krievu armijā vai kādā citā, ka rekur mērķis izpildīts, 5 gadi izpildīt, tad mierīgi. Jo, lai arī 5,000 ir nākuši klāt, ir vairāk tūkstoši, kurus nogurušie, pārdomājušie, kurus mēs tad tomēr nosūtam rezervē. Ja? Tāpēc ciparu jau mēs varētu dabūt, bet mans uzsvars bija, un es pastāvu to pašu arī šobrīd, ka ir kvalitāte. Tātad tie, kas turpina nākt uz apmācībām, parādās savu nedēļu, varbūt visas 2 nedēļas, 30 dienas vispār ideāli. Ja nāk, tad tos saglabāt. Jo tad es zinu, ka arī komandieri ir ar daudz lielāku pārliecību var pateikt, tad, ja būs tā mobilizācija izsaukums, tad atnāks vismaz 80% atnāks. Jā. Nekad negribētu teikt, ka mēs paši pilnīgi pārliecināti par visiem 100%, jo dažādi apstākļi. Ja ne pirmā dienā, tad varbūt vēlāk, jo jāparūpējās arī par daudziem citiem pienākumiem. Bet jo vairāk mēs iesim ar šādu pieeju, jo vairāk lielāks tas procents būtu. Kā dabūt, tad jāsaka, interesi ir, vismaz visi to apliecina, dabūt iekšā aktivitātes, tur es paļaujos uz jums. Īstenībā es pēc šiem gadiem sapratu, lai ko mēs darītu, ietver tur demo standiem, vēl kaut kur mēdījos, sociālos, labākais rekrutētājs ir otrs zemesargs. Jūsu darba vietā, ģimenē, draugu pulkā, mītus varbūt apgāžot kaut kādus par šo smago mugursomu, kā vienmēr vēl kaut ko, par to, ka laiks nepietiks. Izstāstiet, ka jums taču arī hobija, es ticu kaut kādu. Nav jau tā, ka jūs tikai darbs zemesardz darbs. Ir tā, ja?
No. Tad rekur apgāzāt manu mītu varbūt. Ja, no. Nu, labi, Mārtiņš mums ir čempions. Viņš pagājušā gadā 85. Cik? 85 dienas. Nu, Jā. Šie gadi, protams, pēdējā izaicina to, ka es ticu tās 85 dienas, un daudziem ir arī līdzīgi. Un mēs novērtējam tie, kas aiziet virs 90 dienām, ir 200 dienas varbūt dažiem, un kāds tur pārmetīs par to, ka kā mēs tagad tērējam šitā un tādu, bet tie uzdevumi, kur zemesardze šobrīd ir iesaistīti, ir kā nekad. Jā, varbūt pat tikai salīdzinājumā ar pirmajiem zemesardzes gadiem, kad arī bija jārūpējas par to, ka pie bāzēm mēs nodrošinājām drošību, robežsardzi atbalstījām, tad tagad arī atpakaļ esam tur. Zemesardze ir aktīvi iesaistīta, ne tikai vingrinot sevi un ceļot savus iemaņus, bet arī praktiski ikdienā, gan atbalstot robežsardzi, pastiprinot bāzi aizsardzību, palīdzot sabiedrotajiem ar drošību, tie, kas te ierodās uz mācībām. Jā. Atbalstot viņu mācības ar to, ka piespēlē pretī kaut kādu vai pretinieku vai kaut kādu atbalstošo spēku, lai vingrinātos. Vēl dažādi citi policijai, ja ne patstāvīgi, bet daudzos pasākumos tagad gan uz futbolu mūs aicina, ne jau skatīties, bet palīdzēt. Uz dziesmu svētkiem mūs aicina, arī ne jau skatīties. Jā, un kaut ko. Mums kā reiz bija ideja, ka dziesmu svētkos varētu rekrutēt dziedātājs un dejotājs, kas nav pagūši pierakstīt. Īstenībā tas ir tas, ko pēdējos dziesmu svētkos es skatījos uz to arēnu, mūsu meža parku, ne arēnu, bet estrādi. Jā. Tūkstoši, kas tur ir, un diriģentam pietiek vienu pacelt, un visi līdzi paceļ roku vai gatavi, kaut ko. Jā. Tas, iedomājies, es nevaru tādu armiju, jūs visus vienlaicīgi. Mūsu 17,000, kas mums šobrīd visu saliekot kopā, vajadzētu it kā sanākt vienā vietā, šitā sapulcināt un paceļ roku, un jūs visi man arī tagad nozīmē, uzreiz pagriežaties pa kreisi. Ja. Viņiem pamatzināšanas jau ir tā teikt. Bet nav jau tā, ka viss slikti arī, jo man ir bijušas sarunas ar vairākiem zemesargiem, kas ir jau krietni laika zemesardzē, un viņi stāsta to, kāds progress ir bijis pēdējo 10 gadu laikā, un tas progress tiešām ir bijis ļoti ievērojams. Mēs gan esam tādi, par cik mēs esam vienkārši zemesargi, mēs varam būt arī mazliet radikālāki, un mēs domājam tādās kategorijās, ja mēs salīdzinamies ar Izraēlas doktrīnu vai ar Somijas doktrīnu, kur būtībā katra pilsoņa pienākums ir iesaistīties valsts aizsardzībā, jo mūsu gadījumā mēs esam tik, cik mēs esam, un visa tā kopējā sistēma, viņai ir jāspēj funkcionēt. Un īsākā vai garākā laika periodā, es domāju, ka, ja mēs gribam kā valsts pastāvēt, mums jau nav īsti cits izvēles. Mums visiem ir jābūt daļai no tās aizsardzības sistēmas. Jautājums, kā mēs to sabiedrisko līgumu pārrakstīsim pamazām un to domu iedēstīsim pārējā sabiedrībā, ka tas tomēr ir kaut kas, kam ir jāspēj atrast laiks. Bet pavirzoties mazliet tālāk, varbūt pie zemesargu kaut kādu vēl papildu atbalsta, ir kaut kādas tēmas, kas ir pacēlušās arī sarunās ar citiem zemesargiem, kur iespējams, ka ir varbūt, ka tas vispār ir politiska līmeņa jautājums, man pat grūti pateikt, un tas varbūt nav jūsu dienas kārtībā, bet viena lieta ir par kolektīvajām apmācību dienām. Viņas ir tik, cik viņas ir, un iespējams, ka ar to ir krietni par maz, lai tiešām kvalitatīvi nosaktu visas tās apmācības, kurās zemesargiem vajadzētu piedalīties. Cits jautājums vēl ir par kvalifikācijām. Teiksim, ja zemesargs vēlās apgūt kaut kādas papildu iemaņas, tur Patrīs drivers vai es pagājušā gadā nodedzināju visu savu atvaļinājumu Jikā, un es nezinu, vai šogad man sanāks turpināt, jo vienkārši var nebūt laika. Un tas viss ir šobrīd ir tāda sajūta, ka tur nav īsti līdz galam tā atbalsta. Jo, ja mēs pareiķinām, mēs runājam par tiem cipariem 30,000 kaujaspējīgu zemesargu kaut kādā laika nogrieznī. Tas nozīmē, ka viņi nāk komplektā arī ar milzīgu skaitu instruktoru, jaunāko instruktoru, vecāko instruktoru. Un kāda ir tā vīzija tajā virzienā? Vai tur ir iezīmēts kaut kāds potenciāls atbalsts tiem zemesargiem vai? Precizēšu gan punktu par skaitļiem, kā minēja zemesargi, mēs ejam un plānotais ambīcija pa 12,000. Jā. 30,000 vai drīzāk 31,000, tas, kas tagad ir formāli apstiprināts, uz ko mums ir jāvirzās.
Un mēs ejam, ir kopējais miera laika sastāvs, kas sastāv no 4 sastāvdaļām. Bez zemesargiem, protams, profesionālais dienests, kur vakardien labi lēmumi tika pieņemti par to, ka mēs varam to darīt ātrāk. Un 8000 karavīru finansējums mums jau tiks piešķirts. Atradīsim paši iekšēnē, bet ir atļauja to darīt jau šogad. Jā, nevis gaidīt līdz 28. 27. gadam. Vadkaravīri, kas pamazām aug, prasa arī gan instruktors, un tad ir rezerve. Tieši par zemesargiem runājot, par rekrutēšanu teicām, bet vienīgais pēdējais punkts, ko gan vēl nepieminēja, to sabiedrību tiešām veidojot, man liekas, tas ir vairāk vēlme aizsargāt savu valsti, ir ļoti attiecās to, kā sabiedrība uzticās valstī, un man liekas, tā uzticēšanās valstī ir tā zemā. Man nav atbildi, kā to darīt, un tas nav mans pienākums. Tas ir kopējs visu mūsu audzināšana, skolas, pēc tam tālākā appusēji, protams, atbildība. Ne jau tikai iedzīvotājiem, bet arī valsts atbildība par to šo cieņpilnā un pareizā sadarbību. Tagad, man liekas, sasniedzot jau lielāku uzticēšanos, mēs tad varēsim pieredzēt kaut ko līdzīgu kā Skandināvijas valstīs, kur redzam, ka tur ir principā uz viņu obligāto dienestu stāv rindā. Ja, tur nav obligāti jātaisa atlase vai kaut kas tāds. Atlase drīzāk notiek no tiem, kas brīvprātīgi grib iestāties. Tagad tas, un domāju, caur mans piedāvājums būtu vienīgi lielu uzsvaru joprojām likt uz vēsturi. Ja, mēs jau atceramies, jūs arī atceraties, augāt vienā režīmā un tagad brīvā Latvijā. Ja, mūsu liela daļa tagad jau pat zemesargi ir dzimuši šeit jau brīvā Latvijā, izbauda šo, un tikai no mūsu stāstiem viņi saprot, par ko, kā zemesardze veidojās, uz kāda pamata un kas bijis, un kas tālāk būs, kad nebūs, kas mēs pastāstam, kad viņi paši būs tie stāstītāji bez savas personīgas pieredzes, jā, kā to mēs turpinam stāstīt. Par bonusiem, jā, tas viens, protams, ir to, ko mēs varam iekšēji izdarīt, tā kā militāri, kā komandieru pienākums, ko jau pieskāros. Mācības, pareizā cieņpilnā attieksme, to jau izrunājam, noliekam malā. Piekrīt, ka tas citi bonus jautājumi vienmēr kaut kurā brīdī aizies līdz tam politiskam lēmumam vai gribēšanai, bet skaidrs, ka jānāk no mums iniciatīvām. Ir kaut kas ir darīts, ir mēģināts, un citur mēs saprotam, ka šobrīd pagaidām to arī neaizies. 5 dienas kolektīva apmācība, skaidrs, ka tas nav tas, ko mēs gribētu. Es arī labprāt gribētu, un ticu, ka, protams, vienības jau neskatoties to tāpat taisa kolektīvās apmācības. Šeit iet runa par to, ka 5 dienas, ko mēs esam vienojušies ar pārējo sabiedrību, ar darba devējiem, tam līdzīgi 5 dienas, ko jums var kuras viņi ir spiesti jums atbrīvot, turpinot saglabājot atalgojumu, jo mēs viņiem kompensējam to atalgojumu. Ja. Pirms man nebūs pārliecības, ka pat arī, ja mēs noteiktu ar likumu 10 dienas, ka tur nebūs veidi, kā tāpat kāds izvairīsies no tā un tāpat nelaidīs jūs un nošantažēs un jūs tāpat nenāksiet, saprotot, kad ir kaut kādi citi veidi, kā jūs piespiest to palikt darbā un tam līdzīgi, jo mēs jau būtu gatavi. Tas, protams, atkal jau finansējumu prasīt papildus, jā, kompensēt atpakaļ. Tā kā mēs iet uz priekšu, bet šobrīd es tā neredzu, ka mums ir tāda varēšana, jā, to izdarīt. Mēs kompensējam, protams, šīs 30 dienas, 90 dienas tiem, kas iet uz kursiem, jā. Tāpēc tur vairāk ir Patrijas kursā, piemēram, nodedzināšana, ir jūsu brīvā laika atrašana, un jūsu brīvais laiks veidojās jau īstenībā no jūsu darba devējiem. Un tas, man liekas, ir tas grūtākais, kas mums jārisina tālāk kopīgi abām pusēm vienojoties. Tas ir tas izaicinājums, jā, vienoties ar darba devējiem. Jo viens būtu mūsu pusē, ja es redzēšu pamatojumu, mēs varam prasīt papildus finansējumu, teikt, nevajag vairāk, bet man nav atbilde, nav tāda pārliecība, pat ja to mēs iestrādāsim mūsu sabiedrība, šie jūsu darba devēji ir gatavi ar šādu pašu apziņu, jā, var to darīt. Nav tā, ka kaut kas ir nebijis, es joprojām vienmēr ar tādu skaudību skatos un mēģinu saprast, kā citās valstīs tāpat tikko apmeklētā. Varbūt kāds nebijāt jūs uz Mičiganu, kā zemesargi, ne? Citi zemesargi bija tikko. Tur ir tomēr ASV Nacionālā gvarda visos štatos. Tur ir tā kā pieņemts, pat gandrīz 1 nedēļa ir katru mēnesi. Un vienreiz gadā ir tās lielās mācības, 2 nedēļas, 3 nedēļas, kur viņi sajiet. Es, protams, arī nezinu, kā darba devējs var atļauties 1 nedēļu mēnesī palaist savus
zemesargus savus projām. Ja? Tā kā, es teiktu, ka mēs vēl tur neesam tik tālu ar daudziem jautājumiem, kam jāsaslēdzās. Par instruktoriem arī pat uz tiem pašiem 12,000 zemesargu piekrīt. Tā bija viena no lomām, ko es arī iepriekš uzsveru un gribu pierunāt, motivēt jūs kļūt arī pašiem par instruktoriem. Jo zemesargs instruktors ir tas, kas gatavo citus pārējos zemesargus. Tiem zemesardzes instruktoriem ir jāpalīdz profesionālā dienesta karavīriem, kuru skaits nav tik liels, un viņu pienākumi bieži vien ir arī nofokusēti uz to, ka viņš kā profesionālā dienesta karavīrs ir maps, vēl kaut kas materiāli tehnisko līdzekļu atbildīgā persona, ja, un tur aiziet. Tad ar savu nodaļu būtu jāstrādā šiem zemesargiem, instruktoriem, nevis viens pats vada komandieris vai kas darbojās. Instruktoru skolu, tāpēc vai mācību centra zemesardzes, man liekas, ir audzis pēdējos gados, arī kursu pieaugums ir bijis. Tas, protams, kursa prasība par šīm 9 nedēļām, kas ir JIKā, piemēram, es tomēr pastāvu pagaidām, vismaz neatkāpjos no tā, ka tādām prasībām jāpaliek. Tas gan balstīts uz to, ka viņa ir pielīdzināta apmācība. Ja jūs tagad izlemtu kļūt par profesionālā dienesta karavīru, tad mēs principā pielīdzinam jūs vismaz šo jaunākā instruktora zināšanas pakāpi arī profesionālā dienestā, tāpēc tās prasības tādas kā paliek. Vai var kaut ko pātrināt? Tas būs visticamāk jau atstāja tagad jaunā zemesardzes komandiera virsseržanta rokās, kurš būs vēl zinošāks un labāks par mani šajā amatā. Viņš pats ir bijis NBS instruktoru skolā, tātad profesionālā dienesta instruktoriem, arī tagad zemesardzes virsseržants, tikko no turienes kā reiz bija virsseržants NBS instruktoru skolā. Es zinu, ka viņiem jau ir idejas par to, kā zemesardzes mācības centrā to darīt efektīvāk, labāk, uz pareizo virzienu. Tā kā rīcība viņu ziņā atnākt atpakaļ varbūt ar piedāvājumu, bet uzstādījums ir tas, ka īpaši tāpēc, ka tie instruktori nav tikai tieši tā priekš tiem 10,000 zemesargiem vai 12 tā nākotnē. Es ļoti paļaujos uz to, ka un ir pierādījumi tagad ar ukraiņu apmācību, kur daudz zemesargi ir tie, kas apmāca ukraiņus, ka zemesargu instruktors iespējams vajadzēs strauji audzējot arī vadkaravīru daudzumu. Jā, tagad tiek vadkaravīri, kas ir vienībās, vienības tiek galā. Bet tā, ka mēs jau ar nākamo gadu sākam veidot vada apakšvienības, kā mācību centrus, bataljonus, bet kur būs tikai vadkaravīri, kuri tur tiks gatavoti priekš rezervas. Tur iespējams, ka vajadzēs aicināt uz kādiem posmiem arī zemesargus, kā instruktorus nākt un palīdzēt tiem PD karavīriem, lai šī apmācība vadkaravīriem savukārt ir intensīva. Vienmēr kāds ar viņiem nodarbotos, ja kaut ko jaunu darīt, tāpēc tas ir būtiski, ko izdarīt. Patstāvīgi jau nācām, ejam ar tiem jauniem piedāvājumiem, kādi tad varētu būt papildus, kādi bonusi, bet vienlaicīgi es tomēr arī gribētu to, ka nepieradinām. Mēs jau esam drusku pieradinājuši salīdzinot ar citām kaimiņu valstīm to, ka zemesardze, kas tomēr ir brīvprātīgais, patriotismu audzināts, motivēts karavīrs, ka mēs kaut kā daudz esam pieradinājuši pie duī un muī. Ja, un tikai tad, ja tas būs priekšā, tad nākšu, darīšu to uzdevumu un tam līdzīgi. Es saprotu, ka to man ir jādara, un to es noteikti saku, kad ir jādara par to, ja jūs tagad esat uz robežas, palīdzat policijai visu to, ko uzskaitīja, bet kaut kādās apmācībās, kaut kādos patriotiskajos pasākumos, parādus vai vēl kaut kas piemiņas pasākumu, tur es tomēr gribētu redzēt, ka nav tas nosacījums, vai man būs duī, vai muļi par šo vai nebūs, bet drīzāk cits parasti jau tas lauziena punkts, ja runā tieši par tām dienām, ir tas, ka, ja mēs tērējam savu atvaļinājumu zemesardzē, tad tas nozīmē, ka mēs netērējam savu atvaļinājumu ģimenēm, un ģimene ļoti bieži ir tieši tas kontrola mehānisms, kas tam zemesargam saka, nē, tu nevari iet, jo kad tu beidzot bērnu vedīs uz treniņu un tam līdzīgi, un attiecīgi, tad tas varbūt pat ne duī, bet tieši tās dienas, jā, varētu būt tas lauziens. Tad piedāvājiet tos, nākat arī jūs ar piedāvājumu, kas būtu tas, lai to ģimeni tad nomotivētu. Varbūt ir kaut kāda bonus, kas nevis jums vajadzīga,
Bet kā kolektīvam, ko varam ģimenei pasākumi, vēl kaut kas. Jā, bet saku, tas ar to darba devēju, tas ir viens, kas ir patstāvīgi kaut kur domājot. Bet varbūt, jā, ir idejas, ko esmu paudis domājot, varbūt kaut kādi atvieglojumi, nodokļu atvieglojumi, izglītības atvieglojumi, palīdzība ģimenes bērniem vai vēl kaut kur, jā, kamēr tu esi kā aktīvs zemesargs, ka varbūt es tagad šauju kaut ko es neesmu nekur tālāk pārrunājis un kāds iebakstīs acīs par to, ka klau, tas ir tāds budžets un tam līdzīgi. Jā, bet piekrītu, ka ne tik daudz jums, un to es tad gribu, tas galvenais message ir tas, ka bonusi ne tik daudz jums, bet tiem apkārtēm, kur tad jūs rekur apstiprināt. Ir tas, kas tad jums dod to iespēju nākt uz mācību? Vai darba devējs, kurš var piešķirt tad atvaļinājumu vai mierīgi palaist un pateikt, vai nu ģimeni, un tad uz viņiem īstenībā vērstu vairāk. Tur būtībā viena diskusija ir LDDK, tas ir Darbadevēju konfederācija, un otra diskusija ir ar ģimeni kaut kādā ziņā. Mums jau tās idejas ir stipri piezemētākas par atbalstu izglītībā un bērniem un tam līdzīgi. Tur tās kolektīvā mācību dienas, un tāpat tās mēs esam dzirdējuši, ka savulaik bija tāda bauma, ka varētu būt veselības apdrošināšana zemesargiem, vismaz tiem, kas ir aktīvi zemesardzē. Ja, protams, ka mācībās mēs dabūnam gan mikrotraumas, gan arī kaut kādu fizioterapeita palīdzību būtu nepieciešama, vēl kaut kādas lietas, kur nevienmēr tā trauma ir deklarējama tieši tajā mācību laikā, ka es esmu tur izmežģījis kaut ko vai salauzis, bet aizejot mājās, mēs daudz saprotam, ka nē, man tā mugura nelokās vairāk tā kā viņa agrāk locījās. Tad tas nonāk tā kā mums uz pašu savu galdu, kas arī, protams, iespējams būtu atvieglojums, gan varbūt kāds laicīgāk dotos pie tiem ārstiem, gan arī būtu motivētāks to 3 dienas panest vēl 1 kilometru. Nevis teikt, visas nevar. Jā, protams, ir, kā jūs minējat, mehānisms ir to darīt, bet riski pastāv, ka pareizā laikā nenoziņots, un skaidrs, ka mūsu pusē arī ieslēdzas kāds mehānisms, tad pārliecināties, kur tā trauma gūta vai tam līdzīgi. Un tas ir, varbūt, rada tādu birokrātijas pieskaņu, bet tajā ir tas pamatojums. Katrā ziņā skaidri tāda nepārprotama trauma gūtās uzdevuma vai mācību izpildes laikā, tas tad, ir sakārtots. Tikai tieši tā ir jautājumi par šīm tālākām traumām, bet es tomēr iedrošinātu arī tad vērsties. Neapsolu, ka, protams, vienmēr komisija to atradīs, ka tas ir saistīts ar kaut ko iepriekš, bet tādā vērsties par apdrošināšanu, kad teikt, ka iespējams bauma vai tāda bauma, kas ir kaut kur lejā bijusi. Tas ir kaut kā ļoti sen patiesībā. Tā ideja ir cirkulējusi politiskā līmenī. Mēs arī tagad iztaujājām dažādas cilvēkus, ar kuriem mums tur ir bijusi saskari. Arī ministrijā esam apvaicājušies par šo domu, jo ir diezgan tāda. Tas ir viens no argumentiem, kāpēc tas apmeklējums krītās. Jo tie cilvēki, man personīgi ir pazīstami vairāki zemesargi, kur ir mazliet notraumējušies, un tad viņiem vienkārši ārsts saka, vai ja tu turpinās tagad tā kā regulāri apmeklēt mācības, principā tev vajadzētu gadu paņemt brīvu vismaz. Un tad viņiem paliek tāda viegla rūgtuma sajūta, tāpēc, ka viņi ir bijuši tajās mācībās, un tad viņi paši mēģina cīnīties ar tām traumām un tik galā. Un, vienam ir laba veselības apdrošināšana, citam viņi varbūt nav tik laba. Un tās situācijas ir ļoti dažādas, bet būtībā tie uzdevumi ir ļoti līdzīgi. Traumas jau patiesībā arī ir diezgan līdzīgas. Tā kā to mēs vienkārši secinājām, ka tas, ja šāda diskusija kaut kur paceltos, es domāju, ka zemesargu vidū tas noteikti izraisīja diezgan lielu atbalstu tādā ziņā. Tikai man šķiet, ka svarīgi, ka tiek nodalīts kaut kā tas aktivitātes līmenis, nevis, ka no gurneņa visiem mēs izdalām pa brīvis kaut ko. Es tur detaļās tāpēc neiet, jo tad jau tiešām te būtu tā darbu grupa tagad jāsalāk. Bet tie būtu tie pirmie jautājumi, kā dabūt to, ka to apdrošināšanu izmanto tas, kas tiešām ir aktīvs bijis. Tas varbūt ir dienu skaits iepriekšējā gadā, un tad tu kvalificējies nākamā gadā to saņemt. Vai kaut kas tāds. Es saku, uz tiem bonusiem varbūt skatoties vairāk nevis to, ko tu saņem par to, ka, ja tu atnāks, tad tu saņems, bet kaut kāds bonus, ko mēs varam iedot, un taisni tev
tas būtu drīzāk kā rīksts princips, ka, ja tu taisni nenāks, tad tev nebūs tas bonus. Kaut kā tā otrādāk, saka, kaut kādas arī apdrošināšanas, izglītības atbalsta, vēl kaut kādi varianti. Jā. Arī otro zābaku pāri var dot tikai tiem, kas nāk 20 Tas būs dienas. otrs. Otro zābaku pāri var dot tikai tiem, kas nāk 20 dienas. Ja, jo viens zābaks jau nevar notērēt 10 dienās. Ja, Tas gan, jā. Bet labi, pārējot varbūt no bonusiem uz kaut kādām lietām, kas visu laiku kaut kur aktuāli grozās, tas ir mūsu kvalifikācija tieši šajā jaunajā kara vidē, kas ir droni. Un, mums ik pa laikam ir pārunas par to, kas notiek ar tādu apmācību nodaļas līmenī, pret dronu taktika tieši nodaļas līmenī, kaut vai bises veidā, ja, vai dronu noteikšanas iekārtas veidā. Ja, jo, protams, LKI un visas tās lietas ir forši, bet ja viņā neintegrē šo te dronu, kaut vai pret dronu spēju, tad mēs esam mazliet negatīvi. Un es nesen biju tāds Igaunijas karavīra raksts, kurš bija Ukrainā piedalījies, kurš teica, ka Igaunijas armija pilnīgi noteikti nav gatava tam, kas notiek pašlaik Ukrainā, un ka viņas tur visus apšaus kā aitas. Ja? Tas bija tas, ko viņš teica. Ja? Tad tas jautājums ir, kāds ir tas mūsu redzējums tieši nodaļu līmenī. Jā, vēlme to darīt un sapratni par vajadzību ir. Nav tā, ka mēs to ignorētu. Es teiktu, ka, protams, mēs būtu līdzīgi kā igauņu secinājums. Ja? Tādā pašā gatavība, vienkārši dabisku un naturālu sistēmas dēļ, ka mēs tik ātri neskrienam uz priekšu kā kara darbībā esošas vienības, kuras spēj adaptēties, pielāgoties. Ja? Mums vismaz jāsāk ar to sapratni, un to mēs, domāju, iedibinam par to, ka mēs esam vismaz spējīgi adaptēties. Bet arī nepieņemot to, ka šitā redzēja un to mēs tagad iecērtam. Tas ir tā mūsu lielākā dilema, kur mēs novelkam svītru, ka šis ir tagad, kā mēs to darām. Bet risinājums tiek meklēti. Ja? Viens ir to, ko vienības var darīt, tad ir pagaidām tomēr kustība un maskēšanās, pasīva tāda aizsardzība. Tehnoloģiskie risinājumi ir dažādi, ja? Kur ir... Un no dažādiem līmeņiem. Ja? Ne tikai runājam par to, ka kāda bāze aizsargāt un milzīga kāda iekārta, bet gan drīz vai no tāda individuāla līmeņa. Mēs tam esam gājuši cauri. Mēs ar pirmajās misijās aizbraucām tādi, kādi bija mūsu mašīna vai karavīri. Saprotot, ka tobrīd apdraudējums bija improvizētie spridzekļu līdzekļi, kas parādījās ar vien vairāk un dažādi, tad jau mums bija tā, ka līdz katrai mašīnai bija savu slāpētāju un tam līdzīgi. Un es domāju, te mēs dabiski nonāksim līdz tam. Tagad pateikt, ka mums jau ir atrasts, kurš ražo tādu vai no kura pat aizno tagad varam nopirkt, lai katrai nodaļai vai individuāli katram iedot. Jā, tirgū kaut kas tāds ir. Noteikti Ukrainā uzreiz varētu atrast, bet es neteikšu, ka tagad jau tādu mēs jums iedot. Mēs kaut kā vairāk uzķērāmies uz to, ko redzam Ukrainā, ir paši droni, paši gribam. Un, lai kā ietu kurā bataljonā, bet arī jums gan jau ir kādi jau, kas kurs ir izgājuši un ticu, ka arī ir kaut kādi jau paši droni, kvadrikopteri iedotie, ja, kuri var darboties, bet vienlaicīgi šobrīd tad ir skaidri pateikts, visu, ko es priekšu daram, tas ir vienā projektā, vienā finansējumā un vienā koncepcijā, ka tas ir arī pretdrona darbība tur iekšā. Virzieni ir 3. Ja, viens ir kinētisks risinājums par to, pieņemsim uz Patrijām. Tikko pat bija lēmumi par to, ka mēs vienu pētniecības un izpētes projektu mums apstiprināja virzam uz to, kāda varētu būt tā uguns platforma uz Patrijas, kas būtu speciāli piedizainēta, lai viņi būtu spējīgi palīdzēt šāvējiem. Tad to mērķi atrast, nofiksēties, nolokoties uz viņu, piemēram, un atliek tikai pieņemt lēmumu par šaušanu, jā, aptuveni un tam līdzīgi. Tāda kinētiska un vēl citi kaut kādi virzieni. Otrs tad ir nekinētiskais, šie slāpētāji, džameri, vēl kaut kas varētu dažādos līmeņos būt, kas varētu būt tikai brīdinājums, vai varbūt jau, protams, ar kaut kādu ietekmi uzlikt kaut kādu burbulu virsū pasargājošu vai kaut ko tādu. Un trešais tad ir drons pret dronu pasākums, jā, tad principā dronu kauja. Kur iekšā tie virzieni. Ir mūsu paša industrija kaut ko ražo, jā, ir redzēt, ko Ukraiņi piedāvā, tāpēc liekot šīs atziņas kopā veidojas koncepcija. Konceptuāli to, ko mēs gribam sasniegt, sākot no nodaļas ar droniem un pretdroniem, tas ir aprakstīts. Tagad ir vairāk atrast to pareizāko veidu, tehnoloģijas, kurām mēs noticam,
kurās mēs vai nu investējam uzreiz riktīgi stockpilos, bet man liekas, ka šī joma būs tā, kur mēs nevaram investēt un pateikt šis un viss un tagad uzkrājam. Te ir jāatrod tas balanss starp to, cik mums ir vajadzīgs, lai jūs varētu vingrināties, saprast, kā tas varētu būt pielietojams, bet vienlaicīgi turam gatavību pirkt daudzumos tad, kad tas būs tiešām vajadzīgs. Ja? Tad, kad ir jāiet un tad, kad mēs viņus sākam tērēt. Nav tā, ka man uzreiz ir atbilde, ir idejas, kā to varētu darīt, skatīties ar citām valstīm, runājam vakardien pat ar Dāniju apmeklējot, viņi to pašu saka, ka arī nevaram paļauties, tagad piepirksim pilnu noliktavu ar viena konkrēta veida droniem. Ja. Ir risks pēc tā, ka pēc kāda laika varbūt nebūs pielietojums. Gan vajadzētu lidot, ja, bet visticamāk, ka nesasniedz to pašu efektu. Vai tās ir rezerves daļas, vai tas ir pakalpojumu līgums, ja, kur tad uzņēmējiem uzdodam gatavības to nodrošināšanu. Līdzīgi jau daudz ko citu tāpat mēs darām. Iet, bet ne tik strauji, kā varbūt jums gribētos redzēt. Ja? Man gribētos vairāk redzēt par to, lai jums būtu mierīgāk un sapratni par to, ka mēs darām to. Bet šodien pat, vai rītā, starp citu, Ādažos testēs arī sauszemes dronus. Tā ir tā vīzija. Es tad paļaujos uz speciālistiem, kuri varbūt meklēs tos gala risinājumus, man būtu jāiedod tā lielā vīzija, kur es tiešām jau redzētu, ka jūs esat integrēti ar mūsu platformām, kuras mēs pērkam mehanizētai brigādei, kuru tad, piemēram, situācijas izpratni, labāku sapratni, aizsardzību no citiem droniem principā nodrošina līdzi piesaistīti kaut kādi gaisa droni, un priekšā ir viņam vēl kaut kādi sauszemes droni. Un tad tā platforma ir arī joprojām noderīga. Tādu konceptu mēs esam iezīmējuši, uzdevuši, lai pētnieki industrija nes atpakaļ produktu. Jo smuki jau mums atnes vienu dronu, noliek rekur, šito gribat, ņemat, pērkat. Man vajag kopēju konceptu, kā viņš iederās, kā viņš var aizstāt smago kājnieku. Vieglo kājnieku. Jo viss ir pa efektu. Jā. Nevajag vienkārši to, ir efekti. Jūs kā vieglo kājnieku vats varat ko izdarīt? Noturēt apvidu, ieņemt objektu, iztīrīt objektu, patrolēt kaut kur. Tie ir efekti, ko jums jāsasniedz. Tad man vajag rekordu, nevis, ka viņš var nobraukt tik un tik, bet kā viņš izpilda šos pašus efektus, lai jūs tad varat savukārt vadīt viņu no droša attāluma. Mums savukārt ir svarīgi saprast, kā neuzķerties uz izlūku dronu, kas 2 kilometru attālumā vēro, kā mēs ēdam pusdienas, vai kā mēs ieņemam. Tur tad jau ne jums pašiem jāpēd pusdienas, jājūtās droši, tur jābūt paļāvībai uz to, ka kāds cits to pamana un nepieļaujams. Jā. Tāds varbūt mazliet wishful thinking, bet tāds jautājums. Vai ir kaut kādi iekšēji mehānismi NBS, kas mēģina, šobrīd vadoties no vadītāja pieredzes privātajā sektorā, parasti ir tāds, domājot par stratēģiju, ir tāds princips, ka tu vari daudz maz efektīvi kontrolēt un saprast vienu līmeni zem sevis, vienu līmeni virs sevis. Un ja tu gribi saprast to, kas notiek nosacīti pašā priekšpusē, piemēram, ja tu esi bankas vadītājs, tad tev ir jāaiziet apstīties, ko dara tas kasieris kasē. Un šī gadījumā tas savukārt nozīmē, ka mēs esam tādā lejas līmenī un mēs ejam tādās dažādajās kaujās, tur ejam cīnīties pret citiem bataljoniem un tā tālāk un tā projām, un tur mēs kaut kādu pieredzi vācam. Un jautājums, vai ir kaut kādi iekšēji mehānismi, kas to pieredzi apkopo un uzsūc augstāk NBS-ā. Jo ir kaut kādas lietas, ko mēs mēdzam spēlēties gan ar kaut kādiem privātiem droniem un vēl kaut ko tīri tāpēc, lai saprastu, kā tas vispār darbojās. Un no turienes nāk kaut kāda pieredze, kurai iespējams ir kaut kāda pievienotā vērtība. Jautājums, vai viņi nonāk līdz kaut kādam līmenim, kur tas tiek apkopots un kaut kāda secinājuma izdarīt. Ir divas atbildes. Viena ir salīdzinoša analoģija ar jūsu privāto biznesa pieredzi, jo pati mūsu struktūra ir balstīta uz to, lai tā būtu pieredze. Es nezinu, vai bankas direktors ir bijis pa kasieru, gan jau kāds ir bijis. Bet tas ir, nav nosacījums. Jā. Mūsu jūs paši zina, ka tomēr
Ir no kareivja vai no leitnanta augot un šo pieredzi dūst. Protams, 30 gadus atpakaļ mēs par droniem, kad es biju leitnants, nerunājām vispār. Tāpēc teikt, ka es zinu no leitnanta pieredzi, kā viņš redz, dronas nebūtu. Tas ir viens, kur pieredze, tāpēc mēs sakam caur pašu karjeru kā ejot. Otrs, ka tāda kā, protams, metodoloģija par to, kā mēs rīkojamies ar šīm lessons learned, kas mums kā termini, kas ir ne tikai mums, bet visam kā komunai, militārai, gan NATO ietvaros, gan kur ir saprotam. Un atzīstam, ka tas ir vajadzīgs, bet vienlaicīgi atzīšu, ka brīžiem mēs to neesam izpildījuši, kā tam būtu jābūt. Sistemātiski pareiza pieeja, un bieži vien kaut kādas ir jomas, kurās mēs to labi darām, ir kur nevisai, sākot atkal mācības, principā uzkāpjam atkal tiem pašiem grābekļiem vai principā, atkal sajūtu diskutējam to pašu. Jo bieži vien tas mūsu intensitātes ritms, ko jūs arī tikpat labi redzat, bet kas ir tagad ar pamatotām prasībām, viss, kas apkārt notiek, ir mūs vienkārši nolicis šādos apstākļos, ka mēs aizējam mācībās, viņas beidzās, ātri pārrunājam, kas bija pareizi, nepareizi, ko vajadzētu mainīt, un uzreiz metamies iekšā nākamajos. Nepietiekama laiku mēs patērējam to, lai to visu sistemizētu. Procesi mums ir pat atsevišķa struktūra vienība zem mācību vadības pavēlniecība, kuriem principā šī galvenā joma šo apkopot. Un daudz ko jau viņi dara, apkopo. Dokumentus jau mēs arī dokumentālo daļu prasam formāli no jūsu komandieriem, no visiem organizējot mācības, kas ir jāiesniedz, kaut kāds vērtējums nonāk. Vienkārši jābūt, mēs apstājamies drusku par to, ka mēs identificējam tās atziņas, bet nebērjam nākamo soli, ka tās implementējam tās atziņas varbūt tālāk, jau tā kā lessons learned, te terminoloģijā būtu. Jomas ir, kur ir. Tagad, protams, vairāk mēs fokusējamies, ka tās atziņas, kas ir no Ukrainas, mēs kaut kā uzskatām vairāk, ka jāpaņem, kas ir pamatot, bet vienlaicīgi visiem gribu atgādināt, ka nav tāpēc, ka mēs ņemam no Ukrainas, lai mēs karot tā kā tur karo. Nē, mēs taisni otrādāk. Mēs negribam karot tā kā šobrīd tur karo, kā tur karo ierakuma līnijā un principā nespēja atgūt teritoriju atpakaļ. Mums drīzāk, es pat teiktu, ir diezgan labas, vērtīgas atziņas, kuras daļai apstiprina to, kā mēs bijām redzējuši sevi 3 gadus atpakaļ. Tās pirmās kara nedēļas, prettanku taktika, pretbruņojuma taktika, slēpņi. Protams, tur daudz nospēlē paši Krievi, baigi lielā pārliecība, ka viss būs kārtībā un ignorējot visus pamatprincipus, attiecībā, kā būtu jāvirzās uz kontaktu. Bet principā tas bija, kur labas atziņas no tā var paņemt. Skaidrs, ka fronti mainīsies. Tā kā struktūras ir, procesi, zinām, ir, bet nevienmēr mēs esam ļoti sekmīgi ar to, lai visu to paņemtu. Es ticu, ka arī no jūsu vienību cilvēkiem, jūsu komandieriem pienākums ir tāds, ka jūs ko secinat un nāk pēc katrām mācībām, jau katram komandierim ir kaut kas jāpiefiksē un jādod augšā ziņojums par to, kas jāpilnveido nākamreiz vai atklājumi. Tā kā, nav man procentuāli par pateikt. Daudz kas tāpēc ir mainījies. Daudz kas varbūt ir, vai mūsu taktika mainījusies kaut kur kādā, vai kāda ekipējuma sastāvdaļa mēs nomainam tikai tāpēc, vai lielajā vingrinājumā daram kaut ko savādāk. Principā visas valsts aizsardzības operatīvais plāns balstās uz to, ko mēs mācībās Namejs vai kādos citos galda izspēlēs secinam. Tā kā tajā līmenī varbūt ir, bet piekrīt, ka varbūt apakšā jūsu komandieriem nevienmēr pietiek laiks. Un cik ātri tā informācija plūst uz augšu, droši vien arī tas jāsaka. Arī tas ir atkarīgs no tematikas un komandiera ieinteresētības un vaļas un drosmes brīžiem arī, liekas, varbūt absurda ideja vai ko, bet tomēr pateikt uz augšu. Neaiziet ar tādu skepticismu, ko jau es tur teikšu, tāpat neviens neinteresēs. Bieži vien tādu frustrāciju mēs radam komandieros un tas ieslēdzas uz to, ka priekš kam tas vajadzīgs. Tāpat nekas nemainīsies, neīstenosies, uzklausīs vai citreiz neuzklausīs. Tas ir tas, ko es tomēr gribu mainīt. Grūti, saku, vairāk apstākļu spiest, bet mūsu vidē, kā teikt, cieņpilna attieksme pret jūsu pavadīto laiku, jūsu pieredzi, pret katras zināšanām, un tam līdzīgi, ka vismaz to, ka uzklausīt.
interesi. Jā. Vienlaicīgi saprotot, ka nevar apsolīt visu, kas jums ienāk prātā, mēs tagad arī īstenojam, jā, lai kaut kā tādā veidā pagriezt, bet vismaz neradīt priekšstatu, ka mums tas neinteresē. Labi, laikam jāsaka ir paldies par šo ļoti atklāto un garo sarunu komandieru kungam. Un varbūt ceļa maizē mūsu tāds apgalvojums šajā podkāstā ir, ka brīvība ir darbības vārds. Un par cik podkāsts formā ir par zemesardzi, tad ko jūs teiktu tam cilvēkam, kurš pašlaik domā, varbūt man tomēr stāties zemesardzē? Painteresēties vēl. Es vienlaikus esmu teicis, pajautāju, atrodiet apkārtnē zemesargu, kur 2 ir, kuriem var uzprasīt, lai varbūt šīs šaubas pārmākt. Bet otrs ir, ja tiek domāts par šo, tad ir šis jautājums, ko es varētu darīt vai no valsts labā, vai arī kas man būs jādara, ja kaut kāds mirklis tiešām iestāsies, vai es zinu, ko darīt. Ja šie jautājumi tika uzdot, tad es teiktu, šobrīd tā ir labākā atbilde, kur rast sev jautājumus saviem bērniem, saviem tuviniekiem, ja tev tādi jautājumi mājās ir, un tu gribi dabūt tādas atbildes, tad es teiktu, zemesardze ir tā vieta, kur būs vislabākās atbildes iespējas atrast. Fantastiski. Paldies jums, komandieru kungs, par sarunu. Paldies jums par dienestu. Arī tev, Mārtiņ, paldies par dienestu un par sarunu. Paldies. Jā. Un lai skaidrība visos jūs lēmumos. Paldies jums par dienestu un par novēlējumiem. Paldies, ka bija ar mums LSM nīcā.